Šodien satiku Dinu, un viņai ir foršs stāsts, ar ko padalīties. Ir tā, ka viņa maijā uzsāka organisma attīrīšanas programmu, un ir jau pagājušas 90 dienas. Un ir forši rezultāti, par kuriem viņa padalīsies un pastāstīs vairāk. Tā kā lūdzu, Dina. Sveiki, mani sauc Dina. Izgāju 90 dienu attīrīšanas programmiņu. Esmu ļoti apmierināta. Esmu iemācījusies no rītiem dzert siltu ūdeni sārmainu, iepriekš dzēru augstu. Tas organismam īsti labi nebija. Tad ir pārgājušas galvas sāpes, no rīta foršāka sajūta piecelties ir, un locītavu stīvums pārgājis ir, vieglāk braukt ar riteni. Tad vēl man ir enerģija. Enerģija pietiek visai dienai. Nav tā, ka no vakarā jau jūtos nogurusi, bet tagad ir daudz enerģiskāka sajūta. Tad vēl mīnusā ir -4 kilogrami, ko es nemaz negaidīju, jo man nebija tāds nodoms nomest, bet katra sieviete ir priecīga par katru kilogramu. Ko vēl es varu pateikt? Tagad tā būs mana dzīves sastāvdaļa. 2 reizes gadā iziet organisma attīrīšanos, jo es pirms tam nevarēju saprast, kāpēc man neuzsūcās vitamīni, magnīs, tāpat bija locītavu stīvums. Bet tagad es jūtos daudz labāk, jo tīrā zarnu traktā uzsūcās viss daudz labāk, tā kā visiem iesaku. Un liels paldies Dacei Udrei par kopā būšanu, par vienmēr manu atbalstu. Un visiem veselību, domājiet par savu veselību un par organismu attīrīšanu. Dina, bet ir vēl viena lieta, par ko tu aizmirsi pastāstīt. Jā, tiešām, es aizmirsu. Asinsspiediens man bija, man sāka lēkāt un bija paaugstināts asinsspiediens. Un tagad, par cik es sāku arī dzert to sārmaino ūdeni, asinsspiediens arī normalizējies.